Labvakar, Nāc TV skatītāji! Šovakar es uz studiju esmu aicinājusi fotografu Andreju Zavacki. Čau, Andrej! Čau! Pirms mēs sākam sarunu par fotografēšanu, kā tu tur nokļuvi, pastāstīsi mazu sižetiņu par tevi, tavu informāciju un taviem darbiem. Andrejs ir viens no vislabākajiem Latvijas fotogrāfiem. Fotografēt viņš sāka 2004. gadā, uzvarot fotokonkursā televīzijai Latvijā 50. Andrejs fotografēšanu ir apgūst pašmācības ceļā un pie dažādiem Latvijas meistariem, kā piemēram Greta Rozenfelda, Elmāra Rudzīša, Oļega Zernova, Aivara Liepiņa un citiem. Pašlaik Andrejs nodarbojas ar komercfotogrāfiju, portretiem, mākslas foto un ir Latvijas vislabākais Kānas fotogrāfs. Noskatoties informāciju par tevi, rodas reiz pirmais jautājums, kā tu kļuvi fotogrāfijā tāds profesionāls, ja ne, Viss īstenībā sākās skolas laikos, kad jau 10. klasē es sāku strādāt. Tā bija, es taisīju weblapas, gan programmēju, gan dizainēju, un tajā laikā fotokameras bija retums. To varēja atļauties tikai biezie cilvēki, un manam priekšniekam bija ziepju-trauks. Ziepju-trauks tā ir tāda vislētākā fotokamera, maziņa, kompakta, ko nesā līdzi. Un mans priekšnieks ļāva man viņu ņemt. Un tad man ļoti iepatikās fotografēšana. Un pirmās kaut kādas 2-3 algas saliekot, es nopirku pats sev jau kaut ko nedaudz labāku. Arī staigāju, visu fočēju apkārt. Un pēkšņi izdomāju vienā fotokonkursā piedalīties. Tajā pašā vakarā nopirku statīvu, un tur bija jāuzfočē salūts. Aizgāju no savu rajonu, uzfočēju salūtu, pat īsti bildi negribēju sūtīt, likās nekas īpašs, bet aizsūtīju un dabūju pirmo vietu. Un tad, kad aizgāju saņemt apbalvojumu, tie bija kaut 300 lati, tas bija liela nauda priekš skolnieka, es ieraudzīju, ka 2. un 3. vietas ieguvēji ir tādi pusprofesionāļi vai jau pieredzējuši fotogrāfi ar lielām nopietnām kamerām. Un tad es sapratu, ka fotogrāfijā īstenībā nav svarīgi, kāda tev ir tehnika, bet kā tu redzi lietas, kā tu viņas pasniedz. Un tas bija tāds grūdiena punkts, kad es sapratu, ka nav jāpērk dārgas kameras, ka īstenībā tu var iztikt ar to, kas tev ir. Pat ar lētu filmiņu aparātu var uzfotografēt ļoti izcilas bildes, vienkārši jāmāk pasniegt to, ko tu esi iedomājies galvā. Un tad es sāku piedalīties citos konkursos un arī ieguvu 1., 2. vietas. Un tas bija arī tāds no augšas zīme, ka tev tas padodās un cilvēki to novērtē un viņiem tas liekas interesanti. Nākošais solis bija sākt mācīties, bet īsti man tajā laikā nebija ne naudas, ne vecāki nevarēja palīdzēt, bet man palīdzēja tā lieta, ka es mācēju mājaslapas taisīt. Un tad es gāju pie daudzām iestādēm, kas pasniedz kursus un teicu, varbūt es jums uztaisu mājaslapu un par to es varu pa brīvu mācīties. Un tas bija tas laiks, kad ļoti daudziem vajadzēja mājaslapas un ļoti daudz piekrita. Un tā es neiztērējot necik naudiņas, ļoti daudz vietas gāju pie meistariem, fotokursos, un tā es izglītojos. Tas bija tāds īsti sākuma posms, kā es uz to aizgāju. Tad tu esi viens no tiem, kur var tiešām teikt ar roku sirdi liekot, ka kamerai nav nozīmes un ka tu var uztaisīt grandiozu darbu pat ar mazu zieptrauciņu. Jā, jo ir ļoti daudz cilvēku, kas iztērē ļoti lielu naudu, viņi iegūst tikai kvalitāti, tehnisko kvalitāti, bet tikpat labi var nopirkt zenītu pat 10-15 eiro un apzinoties tā mīnusus, fotokameras mīnusus, var uzfočēt ļoti smukas bildes. Galvenais nedaudz to zināt fotogrāfiju, apzināties fotokameras trūkumus un fotografēt tur, kur tā kamera tiešām var darīt labas bildes. Tu pats arī esi fotografējis ar filmiņu un fotoaparātiem? Uz doto brīdi man ir varbūt kādas 8 digitālās kameras un kādas 6 filmiņu kameras. Un profesionālajā vidē tu izmanto kuras? Digitālās, jo tomēr klientiem vajag bildes redzēt ātrāk, visi grib redzēt rezultātu uzreiz. Un priekš sevīm pats es niekojos ar filmiņu. Bet tu filmiņas pats attīsti vai ved kaut kur attīsti? Nē, es vedu. Es tomēr negribu ķēpēties ar ķīmiju, ar laiku. Man īsti tā laika ir diezgan maz, tāpēc es atdodu filmiņu meistariem, kur tās attīst. Tālāk es viņas ieskanēju un varu visu darīt to pašu, ko ar digitāliem failiem.
Bet tu viņus attīsti, kā tev ir svarīgi, vai tas ir attīstīts ar rokām vai tehniski attīstīts? Tas manā skatījumā nav svarīgi. Un ar pēcapstrādi, kā tu ar to skaties? Jā, ļoti daudziem cilvēkiem ir maldīgs priekšstats, ka pēcapstrāde ir radusies tikai ar digitālās kameras ēru. Tas ir īstenībā ļoti maldīgs priekšstats, jo filmiņai arī bija tā pēcapstrāde tikai nedaudz savādāka. Fotogrāfs izvēloties filmiņu, zināja jau filmiņas efektu, tādā veidā viņš jau pielāgojās kaut kādai mākslinieciskai filmiņai, tā kā viņš pielāgojās mākslinieckajam filmiņas rokrakstam. Otrais apstrādes posms jau bija attīstot filmiņu ar visādiem paņēmieniem, ar ķīmijām, ieguva dažādus efektus un ar rokām arī gaismoja attīstīšanas brīdī, iegūstot kaut kur tumšākus, gaišākus punktus. Un tas bija tajā laikā daudz grūtāk un sarežģītāk, bet šobrīd tas ir digitāli iespējams jebkatram mājās ar datoru. Senajos laikos tas bija daudz sarežģītāk, vajadzēja iemaņas, zināšanas, ķīmiju, palielinātājus. Tas bija ne visiem pieejams, tā kā tagad digitāla apstrāde. Un tāpēc tas tāds maldīgs priekšstats, ka filmiņu laikos apstrādes nebija, viņi bija citi ceļi un citi paņēmieni. Bet tu pats apstrādā vairāk bildes vai tikai, nezinu, pamaini tur gaismu, stiprumu, ēnas? Pirmais likums, ka bildei jau savā saknē jābūt kaut cik labai, lai ar apstrādi pielabotu tikai mazas nianses, pastiprinātu savu māksliniecisko un radošo ideju. Un es neesmu no tiem fotogrāfiem, es viņus saucu par fotomāksliniekiem, kas paņem bildi kā pamatu un tad iztaisa pavisam citu bildi no tās. Es vairāk izmantoju apstrādi, lai pastiprinātu to, ko es gribēju iegūt fotografēšanas brīdī. Un tu mēdz arī salikt vairākas bildes kopā, lai izveidotu vienu? Pārsvarā es to daru tikai reklāmās. Tad, kad, piemēram, gadījums, kad jāfočē vasaras drēbju kolekcija ziemā, mēs īsti nekur vasaru nevaram iegūt, un tāpēc tiek fočēts studijā uz zaļā fona vai baltā, un pēc tam tiek iemontēts fons. Bet tā ir tāda profesijas īpatnība, ka ļoti bieži arī, piemēram, visi svētki nāk lieldienas, fotogrāfam lieldienas jau mēnesi bija iepriekš. Jo jāfotografē visi materiāli, lai viņus paspētu izdrukāt, sagatavot un palaist jau tā kā publikai. Un tāpēc man Ziemassvētki vienmēr 2 mēnešus iepriekš, visi svētki tāpatās, un tāpat ir ziemā jāfočē vasara un vasarā jāfočē ziema vai rudens. Bet tad sanāk tā, ka tu vismaz vari Ziemassvētkiem laicīgi sagatavoties, jo tev jau noskaņa Ziemassvētku ir oktobra beigās, tad tu vari sākt lēnām domāt dāvanas un viss tā tālāk, jo, nezinu, personīgi man ir tā, Ziemassvētki pēc nedēļas vai pēc 3 dienām. Jāsāk paspēt visu. Jā, bet kad tu mēnesi pirms Ziemassvētkiem redzi studijā katru dienu Ziemassvētkus, pienākotiem Ziemassvētkiem, tu viņus vairs negribi redzēt. Tik traki? Nu jā. Bet tu jau pieminēji, ka tev ir studija arī, vai ne? Jā. Bet kā tu kā fotogrāfs nokļuvi līdz studijai? Kāds vispār notiek fotografu vidē? Diemžēl mūsu platumgrādos ziemā ārā cilvēku neizdzīs. Tas būs diezgan nežēlīgi pret to cilvēku. Un, ja fotogrāfs bildē cilvēkus, portretus, viņam vajag telpu. Un tāpēc man bija īstenībā tas posms tāds, ka tad, kad es gāju universitātē, es jau sapratu, ka es gribu saistīt sevi ar fotogrāfiju. Bet Latvijā ir tāds mīnus, ka nav augstākās izglītības foto jomā. Un tad es izvēlējos virzienu, augstskolu tādu, lai mani pēc iespējas vieglāk mācīties un visu savu brīvo laiku veltīt darbam, lai nopelnītu tehnikai un fotomācībām. Un jau pirmajā kursā es zināju, pabeidzot 3., ka es aiziešu no darba, nemācīšos tālāk un uzreiz paņemšu sev fotostudiju, tā kā telpu noīrēšu, kurā es jau varēšu strādāt. Jo, kā jau teicu, ziemā tā pagrūti un ne visiem cilvēkiem tu vari pateikt, es eju pie tevī mājās, lai tevi nofočētu. Citi dzīvo šaurās vietās, nav smukas vietas, un tāpēc vajag studiju, kur tu vari kaut ko uzbūvēt, fonu, vidi, ar gaismām spēlēties, dažādas noskaņas radīt. Un tā ir vienkārši nepieciešamība. Tev pirmā studija bija maziņa vai jau uzreiz liela grandios, kur tu varēji likt basketbola komandu? Īstenībā pirmsākums fotogrāfiem ir pavisam grūts, jo
īre maksā naudu, un tehnika, kuru tu iegūsti nopietni sākumā ir uz kredīta, un tāpēc telpa bija ļoti maziņa, šaura, tālu no centra, un īstenībā es biju ļoti priecīgs, ka es pa nullēm varēju izdzīvot. Es katru mēnesi skaitīju, kad tik man sanāk īrē, ko samaksāt, neuztraucoties par ēdienu. Tā bija otršķirīga lieta. Galvenais bija samaksāt īri kredītu, nopelnīt kaut kādus 500 latus, un ja man sanāca bija pa nulli mēnesī, es biju ļoti, ļoti priecīgs. Tas bija aptuveni gadu pirmssākums, kad es no universitātes aizgāju. Gads bija tiešām tāds uz pusizdzīvošanas tāda robeža. Vai tas sanāks, vai tas nesanāks, un tu īsti neesi tāds vēl pārliecināts, tev vēl daudz jāmācās, un to klientu nav tik daudz, tāpēc pirmais gads bija tāds diezgan grūts. Nebija kaut kāda brīža, kad tu domāji, nē, es vairs nevaru priekš kam to fotografiju? Īstenībā tas pirmsākums ir tāds, ka tev ļoti patīk bildēt. Arī tagad ļoti patīk, un tu esi ļoti priecīgs, ka tev ir tā iespēja bildēt, un tu esi laimīgs, ka tu vari samaksāt īri, ka tev ir telpa, kur ņemties, saukt draugus, fočēt draugus, pat ja nav pasūtījumi. Tu ķer kaifu no tā, ko tu dari, un tev īstenībā nauda ir tāda otršķirīga lieta, ka tu esi priecīgs par to iespēju, ka tev ir iespēja fotografēt. Bet tagad taču ir pavisam savādāk noteikti. Tagad ir katru dienu jāfočē, citreiz pa 2-3 fotografēšanas, un brīvā laika ir ļoti, ļoti maz. Tagad jau nedaudz tas ir pārgājis citā līmenī, jo es jau fotografēju kādus 11 gadus. Daudz? Un tas ir diezgan tāds jau daudz, un iekarojis tā kā vietējo tirgu, nostabilizējies. Un tagad ir tik ļoti dažādi virzieni, un tagad jau pavisam savādāk. Un cik tagad ir liela tava studija? Telpu ziņā tie ir kādi 80 kvadrātmetri ar augstiem griestiem, ļoti daudz tehnikas, lai izpildītu pēc iespējas plašāku pasūtījumu spektru. Un tagad jau tādas vairāk aiziet tehniskas izvērtības, ko pašam gribās pamēģināt, bet īsti klientiem to vairs nevajag. Un tad tu esi arī viens no tiem, kurš staigā fotogrāfijas fotosesijas laikā ar 3 fotoaparātiem, vēl 4 objektīviem pie rokas un visu laiku tā kā, nezinu, kaut kāds karatē sportists maina objektīvus fotoaparātus, čuk. Tā gluži nenotiek, bet vienkārši stāv kādi 6 fotoaparāti, kurš katrs savam mērķim, un arī lēcas ir ļoti daudz, man liekas, pie kādām 30 varētu būt, bet katra lēca ir arī savam mērķim, un atkarībā no fotografēšanas uzdevuma tu viņas maini. Tas ir no pārsvarā no fotografēšanas uzdevuma atkarīgs. Un par visiem objektīviem, fotoaparātiem, tu ieguvi informāciju Latvijā tieši vai ārzemēs? No ārzemes saitiem, es domāju. Pārsvarā, tas nāk ar pieredzi. Tu nopērci vienu lēcu, tu saproti, tev vajag kaut ko savādāk, tu daudz lasi informācijas internetā, grāmatās, skaties piemērus, ļoti daudz laika paiet pašizglītošanas procesā, meklējot informāciju, apgūstot, runājot ar citiem fotogrāfiem. Tas tāds process daļēji pat dzīves stils sanāk, lai to visu iemācītos, izglītotos un saprastu. Nav tā gadījumā, kad citreiz tu skaties materiālus internetā, un tu saki, es ar tādu gribētu, un tu uztaisi, vai arī, kad tu skaties, piemēram, internetā, un tas tev iespaido tavos darbos tālāk? Tā notiek bieži īstenībā skatoties filmas, grāmatas, dabā kaut ko ieraugi. Tu no visa tā iespaidojies, plus pieliec savu redzējumu, kaut ko pamaini. Tas notiek non-stopā. Tu citreiz skaties filmu, ieraugi, kā tur tiek gaismas salīts, tev tas iepatīkās, tu pēc tam kādā fotografēšanā to izmanto. Jo īstenībā viss jau sen ir uzfotografēts, tikai katrs fotogrāfs to interpretē pa savam, izmanto dažādus līdzekļus, paņēmienus un izveido pavisam kaut ko savādāku jaunu. Un no kā vēl tu iespaidojies? Kā jau teicu, filmas. Piemēram, bieži tu pa ielu ieraugi gaismas spēli interesanti, un pēc tam studijā tu to atkārto, jau pats to pašu atkārtojot, ko tev daba sniedz, tu to pašu ar gaismām atkārto. Ieraugot kāda cita fotografa darba, tev iepatikās kāds knifs, tu to pēc tam izmanto kādā radošā fotosesijā. Tas tāds nepārtraukti tas notiek.
Ir bijis tādi gadījumi, ka tu ej pa ielu un ieraugi kaut ko tik grandiozu skaistu, ka tu gribi attēlot to savās bildēs, bet tas tie tehniski nav iespējams. Pirmkārt, ja es ieraugu kaut ko grandiozu, tad uzreiz to mēģinu nofotografēt. Ar acīm? Ar kameru. Es cenšos visu laiku kameru ņemt līdzi. Un vislabākā kamera ir tā, tieši, ko tu vari paņemt un kur tev vienmēr ir līdzi. Vai tas ir iPhone vai veca Nokia ar fočēšanas iespēju, tad, ja jūs kaut ko vienmēr ieraugat foršu, tad tomēr es ieteiktu to fotografēt. Un pat, ja ir kaut kur stāv plauktā veca fotokamera, tad ir forši viņu ņemt līdzi un to izmantot. Bet to, ka pēc tam to nav iespējams atkārtot, tas ir pārsvarā bijis sākuma posmā, kad ir maz zināšanas. Bet tad, kad ir daudz zināšanu, jau tehniskās iespējas, tad to ir daudz vienkāršāk. To, ko dabā ieraugā, attēlot, pēc tam atkārtot studijā vai citā vidē. Citreiz ir grūti, kad notiek kaut kādi dabas parādības retas, kā dubultā varavīksne vai ļoti spēcīgs vējš un vētras. Tādas lietas es neesmu spējīgs atkārtot, bet gaismas ziņā, gaismas spēlī, to var viegli attēlot. Ar dabas parādībām jau ir grūtāk. Tad ir jāgaida, kamēr tas atkal atkārtosies. Tad mazliet vēl cits jautājums, par ko mēs sākumā nepieskārāmies. Kas īsti ir fotogrāfs? Ko viņš dara? Fotogrāfs ir diezgan tāds plašs jēdziens, ko katrs uztver pa savam. Manā izpratnē fotogrāfs ir cilvēks, kurš izmantojot fotografēšanas paņēmienus, attēlo to, ko viņš ir izdomājis savā galvā. Bet tas ir ļoti plašs jēdziens, to diezgan grūti dažos teikumos izskaidrot. Bet tu kā fotogrāfs tu arī lietas gaismas noteikti? Vai tas ir cits cilvēks, kuram tu izstāsti, man vajag tādu un tādu noskaņu, lūdzu uzliec man tādas gaismas? Fotogrāfi iedalās divās kategorijās. Pirmie, kas gaismu izmanto, dabā ierauga un prot viņu smuki nofočēt, ieraudzīt un izmantot. Otri fotogrāfi, kas viņu rada studijā, paši izveido to, ko ir ieraudzījuši vai ko grib ieraudzīt. Es, protams, lieku gaismu pats. Bet es esmu tas, kas gan māk gan ieraudzīt gaismu dabā un to izmantot, gan tas, kas māk atkārtot vai uzlikt to, ko vajag klientam vai darba uzdevumam. Un fotografēt jau 11 gadus, kā tev šķiet fotografija ir māksla vairāk vai tā tomēr ir zinātne, fizika, bioloģija? Tas ir viss kopā. Gan māksla, gan zinātne, gan sajūtas, gan domu lidojums, tas viss kopumā ir fotogrāfija. Un priekš tevis pats svarīgākais no tā viss ir kas? Ideja, stāsts, message, ko tu gribi nonest līdz skatītājiem. Tas, manuprāt, ir pats galvenais. Es uzskatu, vienalga kādas līdzekļus tu izmanto, bet pats galvenais, vai tava ideja tiek nonesta līdz skatītājiem. Nav bijis tā, kad tev ir viena doma galvā, ko tu ielicis bildē, un skatītāji to traktē pavisam savādāk? Ir, protams. Katram cilvēkam ir savs dzīves stāsts, sava dzīves pieredze, kuru balstoties viņš novērtē vizuālas lietas. Viens cilvēks neredzot tuksnesī, ieraugot to, var pateikt, wow, cits katru dienu dzīvojot tuksnesī, viņam tas būs garlaicība. Tāpēc arī bildes, vizuāli materiāli, kāds cilvēks novērtē balstoties uz savu dzīves pieredzi. Tāpēc tu nesastapsi nekad divus vienādus cilvēkus, kas vienādi novērtēs. Katrs ierauga pa savam. Bet tu tā kā vari novirzīt uz kādu tēmu, uz kādu ideju, un, protams, būs cilvēki, kuriem bildes var nepatikt, tu nekad neizpatiksti visiem, tu nekad nevarēsi radīt attēlu, kas vienlīdz visiem patiks vai vienlīdz visi uztvers vienādi. Mēs jau mazliet pieskārāmies zināšanām. Kā ir Latvijā? Fotogrāfi savā starpā komunicē un tur iedod kaut kādus pavadienus, kā varētu, nezinu, to labāk. Vai katrs fotogrāfs sēž savā studijā, ir diezgan noslēgts un nedalās ar informāciju? Īstenībā sadalās. Ir fotogrāfi, kas ļoti daudz taisa tusiņus, kopā piedalās plenēros, kad ir vienkārši daudz fotografi izbrauc un fočē vienu un to pašu lietu. Citi ir otrādāk sevi ļoti noslēgti,
tas viss no cilvēka atkarīgs. Vai tu esi atvērts publikai, tu gribi iet tautās, runāties, komunicēt, vai arī kā jebkurš mākslinieks. Viņš var būt atvērts, varbūt arī ieslēgt sevī, visu laiku domāt kaut ko, staigāt ne ar vienu nerunāt un tad kaut ko radīt. Bet nav kaut kāds novērojums, kad, pieņemsim, jau profesionālāki fotografi ir vairāk noslēgti sevi un tādi amatieri ir vairāk draudzīgāki? Ir lieta tāda, ka profesionāls fotogrāfs savā ikdienā tik daudz sastopās ar fotografēšanu, ka brīvajā brīdī viņš grib no tā atpūsties. Amatieris otrādāk, viņš savā darba dienā ir aizņemts ar kaut kādu darbu un savu brīvu laiku grib veltīt fotografēšanai. Tāpēc profesionāls fotogrāfs ir grūtāk izvilināt ārā brīvajā laikā, jo viņi tik daudz jau to sastopjas darba dienā, ikdienā, ka viņi grib no tā arī atpūsties. Un kā ir ar tevi? Tu satiec kaut kādus jaunos fotogrāfus un viņiem pamāci, veido kādas meistarklases vai tomēr vēl nē? Protams, mums, piemēram, Latvijā vienreiz gadā notiek tāds fotošovs Ķīpselā, kur daudzi brendi reklamē savus produktus, tiek veidotas daudzas meistarklases, esmu piedalījies vairākus jau gadus, stāstījis par fotografēšanu, vairākus gadus atpakaļ rīkoju pat savā studijā atvērtu durvju dienu, kad jebkurš varēja atnākt un ar manī parunāties, apskatīt studiju, uzdot sev interesējušos jautājumus. Es esmu diezgan atvērts, tur sociālajos tīklos, man ir tur Twitters, Instagrams, Facebooks, cilvēki uzdod jautājumus. Vienīgi draugus LV es vairs nespēju sekot līdzi, jo ļoti daudz spama nāk un vienkārši tur nevar izsekot jau ienākošajām ziņām. Bet tā esmu diezgan atvērts cilvēkiem un komunicēju, mācu. Man, piemēram, Latvijas fotoskolas pie manīm sūta praktikantus, kurus es 3 mēnešus mācu. Katru dienu nāk pie manīm, es dodu uzdevumus, analizējam bildes, esmu diezgan atvērts. Un ko tas priekš tevis dod? Jebkura komunikācija tev dod kādu pieredzi. Piemēram, pat ja tev ir kāda tēma, kur tev lekcija jānolasa, sagatavojoties, tu jau kaut ko vairāk iegūsti, nedaudz padziļināti, vēlreiz to izcel ārā, pamācies. Jebkura veida komunikācija ir tikai pluss. Tāpēc es uzskatu, tie fotografi, kas ir noslēgti, viņi varbūt savā fantāzijā aug, bet komunikācijas ziņā viņi arī daudz ko zaudē. Vai ir Latvijā tāda fotografu apvienība, kur ir vairāk vai mazāk, nosaka kaut kādas regulas vai cīnās par fotografu tiesībām vai kaut ko tā? Īstenībā es viņu saucu par fotografu čupiņām, jo katras sfēras fotografi vai žanra fotografi tomēr savā veidā čupojās un komunicē savā starpā. Un, ir, piemēram, tāda Latvijas kāzu fotografu asociācija, kur kāzu fotografi čupojās, taisa konkursus, tur ir žūrijas, kas ir, un arī citi, piemēram, ir tādas mazas čupiņas, es par daudzām nezinu, bet es esmu redzējis, ka notiek tāda sava veida čupošanās, kas, piemēram, tur mākslas fotografi čupojās savā čupiņā, viņi rada kaut kādas grāmatas, izstādes, citi pat tur īsti nevar tikt iekšā, jo tā ir tā kā sava veida kompānijas tiek uztaisītas, dažas oficiālas, dažas neoficiālas, un tas notiek regulāri. Un kā tev šķiet, tas ir liederīgi, vai tas tomēr ir vienkārši tusēšanās pēc? Protams, jebkura veida komunikācija, jebkuram cilvēkam nāks tikai pa labu. Pat ja viņš no tās baidās, to pārvarēšana jau cilvēkam dos plusu. Un kā ir pašu fotografēšanu? Kas tev vislabāk patīk fotografēt? Šobrīd man visvairāk patīk bildēt radošas reklāmas. Tad, kad tev uztic kādu ideju, jau izpausties, vai pamatā ir kaut kas interesants, un tad tev radoši tas tā kā jānobeidz līdz gala produktam. Tas man patīk vislabāk, bet, diemžēl, vietējie uzņēmumi nav tik droši izmēģināt kaut ko jaunu, iet uz radošus ceļus, pārsvarā mēģina jau tādas pārbaudītas lietas atkārtot. Tāpēc reti notiek kaut kas tāds interesants. Pārsvarā ikdienā jābildē lietas uz balta fona, katalogu fotografēšanas, drēbes, cilvēkus, portretus, un tur tiem eksperimentiem jau ir tā kā mazāk laiku un ne visi ir tik droši. Bet tagad pastoties uz tevi šodien,
un uz tevi 11 gadus atpakaļ. Ir mainījusies kaut kāds prieks par fotografēšanu vai uzskati? Uzskati, var teikt, ir mainījušies. Ir tagad plašāks redzējums, ir diezgan liela pieredze, drošāk jūtos tajā sfērā. Sākumā tu esi zaļš gurķis, tu daudz ko nezini, tu tausties, izmēģini, eksperimentē. Šobrīd ir pieredze, tehnika, iespējas, tā kā atvērtas rokas. Tu vari darīt jebko. Sākumā tas tā, diemžēl, nav. Bet fotografēšanas prieks nav mainījies? Nav. Kaifs no fotografēšanas ir tikpat liels kā sākumā. Tad es domāju, ka šo daļu raidījumu mēs varētu ar to arī nobeigt. Un nākamajā daļā mēs varētu parunāt par tavu fotografēšanas stilu, par fotosesijām vai taviem interesantākiem darbiem, kā tie ir tapuši. Un tad padiskutēsim par to. Un ar skatītājiem tiekamies jau pavisam drīz. Un neplēt garām nākamo raidījumu daļu kopā ar fotografu Andreju Zavacki.